Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Iedrošiniet un stipriniet viens otru. Šodienas rakstu vieta. Tāpēc iedrošiniet viens otru un stipriniet cits citu, kā jūs arī to darāt. 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa, 11. pants. Šodienas pārdomas. Vārds iedrošināt nozīmē mudināt pieņemt lēmumu, doties uz priekšu. Katram no mums vajadzētu būt kādam cilvēkam, kuru mēs mudinām doties uz priekšu, kuram mēs palīdzam sasniegt mērķus un sapņus. Kā tu vari kādu iedrošināt? Tu ieraugi šajā cilvēkā to, ko viņš dara vislabāk, kas viņu iepriecina, kādas ir viņa stiprās puses, jo bieži vien cilvēki paši tās nespēja pamanīt sevī. Vienkāršs kompliments, viens pamudinājuma vārds var sniegt cilvēkam pārliecību, kas viņam nepieciešama, lai spērtu svarīgu ticības soli. Apzinies, ka tavi vārdi spēj cilvēkos iedegt ticību, kas pārmaina viņa dzīves gājumu no šī laika un mūžīgi. Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies Tev par cilvēkiem, kurus sūti manā dzīves ceļā, lai mani iedrošinātu un stiprinātu. Palīdz man ieraudzīt cilvēkus ap mani ar Tavām acīm un māci man runāt viņu dzīvē iedrošinājuma un stiprinājuma vārdus. Jēzus vārdā.